Aizbaidīsim mošķus kopā. Bērni, jā, tik tiešām mēs mošķus baidīsim kopā sadarbībā Tirdzniecības centru Mols un saņemam no jums gana daudz zīmējumus. Un viens no tādiem ir Aivis Puzānovs mums ir atsūtījis šādu te mošķi, nu arī pierādot, ka viņš grib tikt prom no visiem šitiem aizbaidīt visus mošķus prom, vai ne? Elīna, kas tev tur ir? Jā, Daniela savukārt ir uzzīmējis šādu 9 kāji. Tas esot visātrākais mošķis, jo viņam esot 9 kājas. Savukārt Gerda mums ir atsūtījis no Bauskas, meitenei 13 gadi, rekur mums ir smuks arī tāds, rekur pilnīgi melns, un tā ir ragana, jā, raganiņa. Jā, un šeit ir redzams lāsmas darinājums, kas ir pat izšūts, varētu pat tā teikt, zīmēts, izšūts, līmēts, viss kaut kas ir darīts. Ļoti skaists salduma briesmonis ir sanācis lāsmai. Un rekur mums Rudolfs Bendašs ir atsūtījis šādu te mākslas darbu, tas viss ir paveikts ar zīmuļiem. Kur ir Šausmu kalns, tā sauc šis mākslas darbs. Jā, un Baiba ir radījusi Helovīnu nakts tēlu, arī briesmonīti, kas arī ir līmēts un veidots tā kā aplikācija tehnikā. Jā, un skatītāji, tātad mazie mēs pilnīgi visus darbiņus izstādīsim arī jauno mākslinieku galerijā, kurš atrodas Tirdzniecības centrā Mols, un jūs varat nevien zīmēt, bet arī, darīt visu kaut kādas lietas, ja, izšūt, dažādi darināt to, visādus mošķiem līdzīgus tādus arī priekšmetus. Jā, var pat radīt kādas lellītes, un visu to varēsiet redzēt, kā jau Mārs teica, jauno mākslinieku galerijā Tirdzniecības centrā Mols, un visus darbus varat sūtīt vēl līdz 30. oktobrim. Bet Tirdzniecības centrs Mols ir parūpējies, lai arī vecākiem būtu kāds prieciņš, un tieši tādēļ tur šobrīd norisinās zelta rudens akcija. Un ar zelta vērtīgām dāvanām ikvienam veikala apmeklētājiem. Katru dienu notiek izloze, kurā var saņemt 100 latu vērtu dāvanu karti, bet 30. oktobrī īpašajā Helovīnu nakts iepirkšanās maratonā varēs laimēt lūk šo 1000 latu vērto dāvanu kartu. Plašāka informācija skatītāji droši jūs varat atrast internetu mājaslapā www.mols.lv. Nu, tur viss ir pateikts. Jā, bet Māri, vai tu būtu